šitā truba ir nepareizi. Vo. Look at this. Tā ir regulējumā vadība. Holy shit, kaut kas arī notiek. Strādā! Varētu varbūt kādu ugunsdzēšanu paņemt kāds. Kas tā? Labi, ka nepiešķīlās. Kaut kur no turbas augšā, jā. Ai, brīd. Deg vēl nav. Mums ir... Nu ko, jauna nedēļa. Daudz kas ir sadarīts brīvdienās. Visi bumperi ir sakrāsoti. Valdis ar Robi pat ir ielikuši motoru iekšā. Pārsteigums. Wow. Šodienas uzdevums vajadzētu salikt aizmuguri mašīnai. Būtībā jāuztais aizmuguri. Veiksmīgā gadījumā varbūt pat tos spaterus varētu uzlikt virsū. Tad tādi stīglšķietnes spoilerīši nāk. Tā tad ir pirmdiena. Motors mašīnā ir iekšā, kas notiks svētdienā. Nu, ir problēma, protams, te mūsu paštaisītais risinājums atplūdēji. Man liekas, bija tā, ka oriģināli atplūde nāk šeit. Šitā truba ir nepareizi. Viņi sitās mums pret atplūdu turbai, sitās pret stūris un krustiņu. Tās ir 3 skrūvis un 1 hamuts un jāpārtais truba. Nothing special. Un Mārcis beidzot liek kopā uz palikšanu. Liksim virsū bumperi šodien. Ir skaisti. Vispār ir plāns salikt aizmuguri, lai izskatās tā kā... Gatavs. Jā, vismaz līdz stoka formai. Nu, ir jau noskrāpēts. Bet tas drift šitas te ir. Tas notika ar... Nu kā, nu davai, kā šitas notika? Kā šis notika? Es griezu riņķīšu to balku un aizķēros aiz bumperi. Normālā gadījumā būtu tā, kad aiziet Mārcei pārkrāso. Es saprotu, ka mums jābeidz mašīnas nedēļas beigām un jābrauc un kaut kā tā. Un ir jau piekdiena. Ir jau... Nē, pirmdiena. Rob, tu tici, ka mašīna brauks līdz piekdienai? Nē. Es ticu, ka brauks. Nu... Pagad, brauks vai būs salikta? Tipa brauks. Sākot brauks. Nu es saku nē, bet nu labi. Fāk, mums ir 5 dienas. Nu davai, go, nu tad nesēdi, nerunā. Strādā. Turpini kustināt rociņas. Šitā arī... Nevar būt pirmā tūninga detaļa tiek pieskrūvēta. Bodykits nāk virsū. Jā. Nebūs parasts Nissans, būs tūnēts Nissans. Būs tāds rītīgs JDM vaibiņš. Jā, tā mums ir kaut kāds detaļas virsū. Mums ir spati un centrs un tas viss no koukī. Šeit būs milzīgs termos virsū. Kur ir tas termos? Nevar atnest. Čūnītī šedā, bet viņš bija kaut kāds rītīgi cool firmas no undergrounda. KKS firma? KKS, viņš nebija, tu teici? Ko tu stāsti? Man KKS izpūties? Pats stāstīja kaut ko. Pagaid sevi skatīties. Nē, pagaid. Nē, termosam nav firmas. Tas ir vienkārši termos. Nu, mokapo termosu. Tas ir KKS, jā? Nē, tas nav nekas. Reaktīvi. Tas ir vienkārši termos, kur mēs nogriezīsim taisnību un besīs slēnta tipi. No, vo. Bet vajadzēs arī, lai viņš kausē bumperi ritīgi ārā. Protams. Tur jau ir bijuši iesākts. Lai viņš izkausē līdz galam. Jā. Nu ko, ir 12. 2 dienas līdz mūsu otrajiem noliktajiem termiņiem, kad jābeidz mašīna. Nu, mēs, diemžēl, diez vai pabeigsim līdz 14. Līdz Valentīna dienai. Vai ne, Henry? Wild Henrys appears. Nu, dripped out. Anyway, vakar bišku pacīnījos ar salonu, saliku visas vadiņas vietā, panela vietā, lai visas podziņas ir pieslēgtas. Valdes vakarā pieslēdzās, pievienojām viņu leģendāro Alpine radio. Jā, izrādās, Valdis ir baigais radio mīlētājs, tā kā šorīt ievilkšu apakaļ antēnas vadu, lai Valdis var klausīties radios konto. Yeah! Ok, let's go! Un tad jāievelk tas vadiņš ir, un tad jau turpināsim cīnīt augšā mehānisko daļu. Nekad Robs ar Valdi pacentās un to motoru tad dabūja iekšā. Bet kārba nav pie motora klāt, tad tā kā spīd cauri, tā paskatās, tur nav ātruma kārbas, ja? Un mēģināsim šodien to kārbu dabūt virsū.
Viņa, protams, bija visa apaugusi ar kaut kādu tur slāni, ar eļļu un netīrumiem. Bišķiņu attīrīja ar drāšu birsti uz urmašīnas un tagad jāpāriet pāri ar klineri. Bam! Galvenais mērķis bija vienkārši dabūt nost visu to melno kārtu, lai mašīnu uzkarstot nesmirt pēc eļļas. Tā, mums tur vada Jānis pieslēdzās. Jā, šitais te vadiņš bija jāstais. Un tad tas otrs tekers ir vēl vairāk slikts. Ko tu neizdarīsi ar šķiltronu, degli un Jāņa smadzenēm. Cik no 10 pirkstiem tev strādā šajā uzdevumā? Šis būs jāizskrēj nost un jāpielodē kaut kas klāt. Kas tur ir? Nu, davai, mina. Cik tur ir? Nu, nē, tur ir. Degli. Klāties pat atskrūvējās. Jā, sataisīsim visus tos sīkumiņus apkārt kārbai. Sapratīsim izspiedēju mehānismu, saliksim vietā, lai viss tur normāli arī pārliecināsimies. Kārdānu piemērī viss ir fine, tur viss būs forši. Rekru mums ir arī kaut kāda daļa no engine harness, no kuras 3 štekeri ies uz kārbu virsū. Kā tā liekas, Jāni? Es domāju, ka stundas laikā, jā. Nav varianti, jābūt virsū. Sajies. Spins. Nogriez šomēnes vismaz 70 eiro. Look at this. Pirmo reizi mūžā šajā kuzavā ir ātrumkārbiekšana. To nomainīsim tūlītās. Es vienkārši gribēju ļoti ātri ielikt šodien vietā, jo valdes paziņoja, ka būs stiklinieki. Un, kad liek stikls mašīnai, ir jābūt uz ritiņiem. Mēs viņu vairs nevarēsim celt. Un, tā kā, vismaz šo točnu nevar, jo viņi ir ļoti tā kā vārīgi tā bunži. Tā kā ļoti labi. Mēs to izdarījām. Liekas, ka mašīna pabeigta. Milestones, jā, tad, kad tu mašīnā ieliec par stiklus, tad jau liekas, ka ir cita mašīnas. Jā. Man pēc šitās uzsīs, jā? Pirmais lauks ir klāt. Kas tev? Priekš vēl. Labi. Tausā mērīšana. Jauns stikls. Stikla moldīgs arī ir. Parasti nav. Zinām kā? Audi 8. 3 turbo. Kur skrūvē klāt parādi? Skaties, tur kur viņam augšā tieši sakrīt un ar šito te sakrīt. Bet viņš te turētos vismaz, viņš izskatās tā kā viņš varētu būt... Ko es skrūvēju klāt? Tā ir regulējumā vadība, vai ne? Tā ir vienreiz regulējuma vadība. Neliela problēma ar šīm te magnetolām, es viņas medīju visu laiku. Ja jums tāds ir tieši ar šādu 6-pogu izkārtojumu alpaini, jā, hit me up, es nopirkšu. Par labu displejus varētu samaksāt arī vairāk. Tas ir delfīniem? Nav delfīniem, ar delfīniem ir pionierim, šitam ir zvaigznītēm. Zvaigznītēm? Ar zvaigznītām debesīm. Tātad. Tos vērtējums. Kas tur ir nepareizi salikts? Karoši rīkeps, saliekam bremzes, spied pedāli un šeit grīdā un tā kā jā, pamēģināsim izvazgāt ar karstu ūdeni, novērtēt šitās manžetītes stāvokli. 2 manžetītes. Varbūt izjauksim vēl otru salīdzināt, bet te jau tu neredz kaut ko, kas trūktu šeit. Tur gribu izjauc otru vēl vienu kādu no šiem teikt. Jā, un davai izjaucam vēl vienu salīdzināt, kas notiekās. Bija iespēja šito likt un bija iespēja arī šito likt. Es izvēlējos to. Tas ir aizmiks atpar, ja? Nē, ir atpar. Tur viss ir. Viss ir. Bet? Kopš mēs uzstādījām bremzes, visu laiku bija sajūta kaut kā, nevar atgaisot tās bremzes un viņas nestrādā un kaut kas. Un tad vakar, pamatīgi nočakarējos
beigās sapratām, cilindrīti bija ielikt tikai viena manžeta, tur nāk divas, plus vēl, kamēr mēs to visu atgaisojām, beidzot ir tik tiešām ir strādājušas bremzes, viss ir kārtībā. Vakar ievilkām arī vēl vienu trešo trubiņu priekš sajūga. Arī nespējam atgaisot. Kaut kas ir, kaut kāda problēma ir ar izspiedēt cilindrīti. Tā kā to arī ir izcināsim, iespējams, ka tas būs jānomaina. Un šodienas uzdevums salku degvielas trubas, kur no laina. Un tad jau jāsavalk ir arī aizmugurē degviela. Šeit jau ir Valdis pacenties ielicis vietā jauno degvielas sūkni. Tad jau būs reāli arī degvielas sistēma gatava. Mums šodien ir mērķis dabūt vismaz, lai iedegās panelī lampiņas, lai iedegās. Veiksmīgā gadījumā dabūsim, kad starters uzšķiļās, pagriež motoru. Un vēl veiksmīgāk, ja tas viss izdosies, malcam pakaļ benzīnam. Bet motora telpa jau izstās pēc motora telpas. Motora telpa izstās ritīgi, te jau... Radiators ir nostiprināts, interkulors ir gan drīz nostiprināts, kaut kāda paipings jau ir mokapots. Tā viss notiek, kur gaisa filtrs nāk no turienes ārā. Tā būtu laba lokācija gaisa filtram noteikti. Aķīts ir ielikts, nostiprināts, vadi kaut kādi ir kur es jau taisos likt klāt masas, skaties šitā. Tur citreiz ir dzirkstēla. Citreiz ir dzirkstēla. Tūlītās mēģināsim uzlikšu masu, pamēģināsim nofilmēt, vai mums sanāks iedezināt tās gaismiņas panelī. Holy shit, kaut kas arī notiek. Mums rāda, kad ir 1:00. Tu filmē? Es vēl Filmēšu to? Es vēl neesmu ieslēdzis neko. Viņš vienkārši rāda, ka ir 1:00. Tā, šities ir big moment, big papa moment, jā. Tu to jau kā ieslēgt aizdedz? Viena lieta, šito mēs ātri tāda atkāpe no šitā svarīgā momenta. Viss šis ir novedis tā kā... Kas ir novedis? Es nezinu, citreiz sāku teikumu, es nezinu, ko es gribu pateikt, bet būtībā šis manuāls mums ir aizvedis līdz šim momentam. Ja nebūtu šitā manuāļa, mēs Valdim būtu zvanījuši kaut kur 20 reizes dienā, viņš ticamāk būtu izbesījies, un ja mēs jau pirms pusmēneša būtu beiguši šito visu. Bet par cik ir šitais manuāls, mēs tā kā reāli daudz ko spējam atrast pēc viņa. Tā kā viņš ir tiešām ļoti adekvāts priekš filtrēta manuāļa. 17 sadaļas. 17 sadaļas. Te ir saturs, piemēram, izvēlējies elektriskās sistēmas 17. Pat pēdējā tā arī ir, ko mēs darām pēdējo gadrīz. Un jā, kur ir viss pa sadaļām skaisti izvēlējies. Un tik tiešām... Šo visu, protams, var arī atrast online, bet tagad jau dzīvē ir... Šis pat ir ātrāk. Šis ir ātrāk reāli nekā online. Ja tu mēs online, tev ir jāpieslēdz Wi-Fi datoram, tad tev ir jāiet kaut kādā mājaslapā, viņš tur lādējās, tad tev ir jāizvēlās pareizā sadaļa. Šeit tev ir saturs, viņš atver un ir, un viss. Tāpēc visu cieņas, tā kā, kad Valsts to bībeli mums nomet, es tā skeptiski skatījos to grāmatu, domāju, what the fuck, tā kā tiešām mēs pēc šitās taisīsim mašīnu, bet es viņu sāku lietot, viņi tiešām super strādā. Starteri neslēgsim, vienkārši pēčka strādā. Pēčka strādā. Dzirdi? Tas jau ir labi. Gaisma deg salonā. Wow. Wow. Viņš redz, ka ir vaļā durvis. Nu, aiztais. Man vienīgi nav durvi, ko aiztaisīt, bet ok. Avārijas gaismas, man liekas, ir tāds, kas ir viena no pirmajām lietām, ko tiešām vajadzētu ieslēgt. Oh my god. Fuck yeah! Man patīk, cik ātri viņš velk šobrīd. Ok, varbūt... Jā, nē, es gāju apakaļ, tad tas vienkārši kaut kāds ļuks. Tas notika, kad es ieslēdzu gaismas. Tā varbūt ir jābūt. Tā varbūt ir Nissan lieta. Strādā! Jau, radio strādā! Radio strādā, tas ir vienkārši superīgi. Kas mums jāizdara, lai to mašīnu šodien pamēģinātu iedarbināt? Tad mēs izgriezīsim dzinēju,
ar roku sākumā. Pēc tam pamēģināsim, vai uzsit starteris. Ja tās viss notiksies, tad mums vajag šitien aizbraukt pakaļ blīvītei. Dabūsim to, savienosim degvielas sūdus. Bet anyway, vajag savienot šito sūdu, ieliet kaut kāds 5 litrs degvielas, tur pakačāt. Varbūt, bet mēs varētu pagriezt un dabūt kaut tādu kā viņš kā bišķiņ uzsist varbūt kā ko tādu, tas būs mums. Lai viņš iegriež turbīnu. Tikai motuli, jā. Tikai motuli. Tas ir pieejamā robežā. Nu, ot, puška. Tagad nebūs bail netiešām iedarbināt. Tā, pabeigšam tālot. Amazing. Mieši. Kad tā motora darbība jau skaņas, man liekas, ka jau acis varētu būt savs. Tur 25 ampēri drošinātājs. Šobrīd ir izvēle. Vai nu divi varianti. Vai mums ir pop-up, vai nu motors. Šobrīd mēs izvēlamies pop-ups. Loģiski. Protams, šeit tikai arī pieliec to pop-up. Protams, viss lampas jāstais. Vispirms, kādu motors James Humphrey, pop-up headlights. BMW lietotāji var novērtēt un visi pjuristi var noheitot par to, ka mēs BMW skrūvus izmantojam Nissanā. Sveiciens jums visiem. Mums ir Nissans, kur to izmantot. jā, tā labi. Bet mums tāpatās nav gabarīts. Šeit mēs vainosim Straziņu, jo viņš tīna šos vārdus, bet... Labāk būtu tīnis kaut ko citu. Būs labi, aizies, ka viņam aizies. Kaut kas viņam aizies. Vismaz ir... Viņš pastījās uz vadīt, kā gribētu iesist man. Bet vienkārši kaut kas nokaitināts, man ir labie joki. Ok. Malda dead jokes. Kājās nav ņūk balans. Neviens viņš neprasīja, bet jūs viņus dabūjāt tos jokus. Ai, Mēs dabūjām, ka strādā pop-up headlights. Tagad ir otra svarīgākā lieta jāsargulē rādžiņš. Radio jāsargulē galvenais nevis equalizers, bet kādā krāsā ir apgaismojums. Ja? Dzeltens nav? Nav šis oranžīgais, bet man liekas jāizmanto sarkans zilu. Hell yeah, īstais. Ja. Jā, tu pēc augšņas saskaņojies. Tā kā motors. Vai arī tur, jā, kā pečka. LCD kontrast, jā. Pak šitam nav delfīni? Delfīni tad ir otrā, tas ir nākamajā mašīnā. Gaidiet, būs delfīni. Tā, nu. Visticamāk, kvalitātes setting pazudīs. Jo Acis man kāds 10 reizes noģers nostājā. Bet viņš tagad atkož maģi. Viņš viņu nav spaidījis 15 gadus laikam un ralpai maģi. Labāk atkost maģi nekā kost. Man pamācīja, ka krievis gan es tikai atradu, bet bija. Ralpai maģiem nav tā kā rītē. Kas skan, protams, kad Eirobeats. Pirmo reizi dzirdu šo dziesmu. Nu, super, nu. Happy Valdis. Nu, man tā 80% depresija, ko es stāstīju iepriekš, beidzās. Es tagad elektrību iesproti un varbūt arī mēs viņu iedarbināsim kaut kad tuvāko laikā. Beidzot tas moments. Pasties, vienkārši random lietas, kas Valdim mētājās mājās, ķipa, ko uzlikt Nissanam. Vienkārši viņam šitāds bija. Viņš speciāli nepirka, viņam bija šitāds. Skaisti, tu uzliksim. Ir beidzot pienācis moments. Speciāli neatjaunojām vidas konsoli šo plasmasiņu līdz galam, jo te ir saglabāsies ātruma pārslēgšanas tas patērns. Tāds, nu, to tad nevar uztaisīt no nulles uzzīmēt tādu pašu, kā viņš ir no rūpnīcas. Tas nav reāli. Ok, big moment. Bāds izstās tik cool. Tur vēl ir kāda dzeltena puķīte iekšā arī, vai ne tā kā mašīna. Atgādina tos padomu laika žiguļiem nāca ar rozīti un ar to spēļu mašīnīti. Jā, pilnībā tas vibes ir. Bet tā kā, nu šitais ir citā levelā, nu pasties. Jā, tāds. Ieslēdz otrajā ātrumā un ieskaties puķītē iekšā, tur iekšā un tur tāds, oh yeah! Tas īsts puķis. Kungi visi patreiz ļoti aktīvi skrūvējās, ņemās. Jā. Mums ir
Mēģināsim Patiesi pēdējās skrūves līdz... Tur pat nav skrūves. uzsist. Mēģināsim. Vajag landas zondi aiziet ciet. Jānis cenšas iegriezt vīdi. Nesapīs. Tūlīt. Un es mēģinātu pagriezt atslēgu. Jā, vai baterijas pietiek? Vai viss tur pietiek? Varbūt kādu ugunsdzēšamo paņemt kāds. Zin kā, drošībai. Tas sveiks. Tas arī viss. Jā, davai. Viņš nav baigā. Šitos te jau vai? Kaut kas tā. Jā. Jā. Eļa. No kurien? Kurā saulīt? Jā. Jā. Labi, ka nepiešķīlās. Nekad nepiešķīlās. Kopā ar eļas filtru atveda mazu pāēju kastīti. Es vēl rakstu. Tādi. Kur modā būs nezināt? Jāpieliek apakaļ, es nogriezu. Nu. Davai. Eļas lampa dziest. Tas jau ir labi. Davai. Mēs degās sūkni divi. Kaut kas tā kā ārā citā caurumā jau, bet. Ui. Oho. Oil. Turbas betons. Turba. Pati turba? Kaut kur no turbas augšā, jā. Izvēlēs vai nu pop-up vai nu motors. Degviela nav. Degviela nav. Nolaist cigareti. Tas atgādina tevi, ne? Bākā pat tieši lai iekšā. Soriņķīts nav tur kaut kur benzīnā? Viņš ir benzīna. Nav. Ko? Viņi neviens nav. Viņi paliek lielāki. Mums tā daudz laika. Gribu redzēt, Rāda virsū, kamēr vēl dara, to izaugs lielāks. Jā, tā tu esi kādreiz teicis. gaisma, kur ir gaisma? Un atnāk mirdze. Re, kur ir tev gaisma uzreiz? Viņš griežās, bet uz nepareizā pusi. Sūkļu schēma. Spraudu virsū. Vai tu? Nē, es tenī pusē rāvāt. Nu, koroča, beigās ir vecā metoda. Un noņemam nost visu. Un beigās saprotam, ka barojošā. Šeit neiet cauri trubiņai. Tik vienkārša lieta, kā vienkārši trubiņa, jā? Jā. Liekas, ka nelādē. Jā, kaut kas nav. Nosmacēsieties. Pirmo sitienu, jo pušas tukās ir jāsaprot, ka vai nu nav mafa, vai nu vēl kaut kā. Normāli. No, zaļais. Ar garšiņu. Nu, varbūt tas nav. Tas ir noteikti, ka nav. Bet labāk jau rūts kā vakar. Protams, zemākam uriezien. Labrīt, ir sestdiena. Tā kā es te baigi viņu neskrūvēju pats. Tu kaut ko gribēju paskrūvēt, tad sāku saprast, ka neko nezinu, kas kur jādara, uz kuru pusi kas. Tāpēc darīšu visvienkāršākās lietas. Jānotīra šitie te pagriezieni, lai skati varētu iziet. Jo te ir ķūninga laka virsū. Ko mēs darām? Mēs ņēmām 646. šķīdinātāju. Un ceram, ka viņš ātri nokodīs nost. Diezgan labi. Nav tā, ka var nomazgāt ar pirmo tā kā kaut kādu balonu krāsu.
Jā, līdz šim pagaidām baigi labi turās klāt tā laka. Un tagad ir, liekas, ka šis varētu būt visefektīvākais veids ar mitru lupatiņu iemērkt viņu atšķaidītājā. Dabūt nos to, jo tiešām ļoti labi laikam sagatavot un labi uzkālāt tā laka ir virsū. Pašam prieks, kur šitā izstās tikko pamirkuša laka. Tiešām pirmā brīdī likās, kad kaut kāda oriģinālie smūgt pagriezieni, bet es sapratu, atcerējos, ka tāda neeksistē. Tur ir vīvāls, kā izstās. Jo reāli berzējot nekas nemainījās no sākuma. Vajadzēja pagaidīt 10 minūtes. Tikmēr pieskrūvēja bešbāru, būs tīrie. OIM spek, lai apskat var iziet. Nu, pusstundu vēlāk. Šie ir beidzot tīri. Tehniskās apskats legāli. 3 stundas pēc atbraukšanas un jau pusdienu paēšanas, ja? Roberts kaut ko bija jums tikko stāstīja par to, ka viņš ir balku pielicis un lukturiem noņēmis krāsu. Līdz ar to es paziņoju to, ka balka bija pielikt nepareizi. Mēs viņu pārskrūvējām pielikt pareizi. Te mums jau priekšējie ekstenderi salikti jau gatavi. Durvis vietā un pat der. Nav veistrīms pielikt un spoguļi, tāpēc, ka nav īsti ko pielikt, jo tie bija sliktā stāvoklī. Salmonā visas durvis, slēdži, mums ir logi abās pusēs, slēdzenes, stūre, viss durvis pat aiztaisās. Un šīs pat var aizslēgt. Ir aizdoma, ka tuvākajās stundās mēs redzēsim arī bumperi. Varētu ieraudzīt, jā, kā purns izskatās. Henrijs tam atbraucis izpūtē, mums vēl joprojām nav. Saraksts ar lietām, kas jādara, ir vēl joprojām diezgan pagaršs. Izpūtējs spārni, bumperis, haubas slēdzena, pop-upi, lupsmas liekšņa, veistrīms, centrāla atslēga, cimnolījums, boost kontrolieris. Nav nemaz tik daudz. Turpinām. Nespējīt būt krūti, tas izpūtējs būtu, tad jau mēs varētu jau risināt, ja tā mašīna normāli rūtas, bet bez tā izpūtē nevar saprast. Tieši tā. Bet jā, vēl viens labs updates ir tas, ka vakar pēc 4. vai 5. atnāca ziņa no mūsu draugiem Nordē un draugiem CSDD, ka viņi ir apstiprinājuši bremžu sistēmas pārbūvi. Ar to, ka viņi zina, ka mums nav ABS, un viņi priecīgi mūs redzēt arī bez ABS. Līdz ar to, tad, attiecīgi, tik līdz mēs šo visu pabeidzam, pa lielam īstenībā izskatās, ka pirmdien mēs varētu braukt uz skati. Šai šasijai pēdējo reizi skate bija... Šī šasija nav iela redzējusi 12 gadus, un skata viņa nav redzējusi 13 gadus. Perfekti. Turpinam, gaidam Henriju, lai nesaskrāpē krāsu. Es biju Volkswagen rūpnīcās, redzēju, kā viņi arī gandrīz gatavi golfam ar āmuru sit kaut kur apušā. Tā kā... Kurš viņi nedarīt? Tā kā... Kāds ir Nissanam slogans, Valdi? Bišķi pārnes turien būs. Saprast, šis kapots iepriekš bija aptuveni centimetru virs spārna. Jo, bet mēs vēl neesam spēlē ielikuši nākamo detaļu. Nu, lūk, tur vāciņi, jā. Ar tiem es nevarēšu tā rīkoties. Good enough, liksim bumperu virsū. Pēdējā lielā virsbūs detaļa, kur uzlikt uz mašīnas. Tāds ar. Ja jūs nezinājāt, Nissanam ir diezgan sarežģīts uzlikt priekšējā bumperi. Tur ir vairāk detaļas nekā, man liekas, veselā E36, tikai priekšējā bumperī. Tāds viņa žāl. Un kāds izskatās iežādi haubu. Jā. Tagad ir tākās triks to, ka bumperis pa zemu. Henrijs uztais izpūtēja, bet mēs aizmirsām nofilmēt. Nofilmēsim rītā. Bet soundchecks būs. Noguruši seja, bet viss pietiek šodien. Varbūt vēl drusku jāparotē kaut kas. Sarakstam beigās bija troubleshooting.
Un tā vēl, ko dari? Liekas pat. Kas ir pa dienu? Bet tas svētdiena, cerams, ka noslēdzošais weekends. Poguļi, bumperi. Vienkārši, jā. Zazorka nekrasnī. Nav, mazliet bija uzsist purns vienreiz. Bet ko tu gribi 30 gadus vecai mašīnai? 35 gadu vecai mašīnai vienreiz trāpīt ar purnu. Uzstūmās stāvvietā vienreiz virsū, tāpēc nevarējām līdz galam salikt. Tas nekas, ka bija nogriezt arī tas purns nost. Un no 4 dažādām mašīnām. Valsts tagad taisa no prefa spārniem facelift spārnus. Tā ir ļoti, cilvēki to nezina, bet tie, kas zina, tie zina. Ja Vītols strādā pie tavas mašīnas vadiem, tā ir uzvara. Tā kā mums 14. top vadi priekšai finally būs. Notiek, kustība ir. Un šits mums jau rūc un pat lielam tikai kādu ceļu jāielē un varam gāzēt viņu jau. Šalons. Ja tā pa lielam ārpusē mēs esam, lūpi jāpieliek. Sliekšņi jāpieliek. Bet tā, overall, varēs pamest šo tālu beidzot. Piedzīvojums ar neatskrūvējamu. Mums salika apakaļ un viss un ies tā kā... Svētdien beidzās ar neīpaši labām ziņām. Iedarbināja, lai notestētu, vai būvskontrolieris ieslēdzās. Un noskaidroja, ka nav pārnesuma. Tas izstās šādi. Rīt meklēs vainu. $500 diena jau. Kungi joprojām skrūvē. Sejas jau paliek nopietnākas. Vairs nenesās prāts uz jokiem. Ir iestājusies tropiskā vasara. Globālā sasilšana. Ārā vēl sniegs būs 2 dienas. Mašīna ir iekšā vēl. Esmu saskārušies ar problēmām. Ik uz stūra. Pareizai sakot, jā, neesam saskārušies ar labām ziņām. Izrādās, ka tur kaut kas tek. Veca trubiņa, padevās. 10 struba turbīnai no vecuma sakurodējusi. Izplūde arī ir gatava. Šeit ir zemums noticis un viss kaut kas, un tad te ir... Kas mums ir vēl palicies? Mums ir jāstājas, lai tauri strādā. Primārais mums laikam ir sajūgs. Ja sajūga, neskapēc, Jā, sajūgs. Tur tuning un sanāca ielikt pārāk lielu sajūgu disku. Mums nāksies noņemt vēlreiz kārbu. Jaunu stoku sajūgu disku. Pārknēdāt. Jā, ok. Ar modernām tehnoloģijām. Sarkandaugo pagrabiņā tur iet pārknēdē. Tā kā tā. Ziemas, ja kā kāpt Nissanā, tas ir kaut kas Jau vairāk tā. Viena bremžu, viena numuram gaismams, viena lampiņā gaismai. Labi, lēnām, pa labi, pa kreisi. Skaties, vai viņš man aizķersies. Tas bija skaisti. Pieviens ar vienu aci. Uzbrauc! Makes all the right noises. Vispārējais labi ir kaut ko pamēģināt. Vēlreiz. Mēs ručīgi strādā, dzirkstels šķīst ar šipiem. Maz gaina. Ir labi. Pirmais test drives ir izdevies godam. Ir trešdienas pēcpusdiena, vēl pēcpusdiena, un mēs gatavojamies apskatēji. Šeit ir pēdējās modifikācijas, kas tiek veiktas. Henrijs regulē lukturs, lukt
atkārtot, vecam neregulējās labi. Valdes ir žaketē, lai brauktu uz apskatu, jo tā apskatē labāk esot. Apgriezieni vēl joprojām stāv pusotrā tūkstotī. Eirobīts skan kā iepriekš. Interesantā lieta ir, kad šī durvis nevarās vaļā nekādīgi. Tas būs divnieks. Gandrīz gatavi mēs esam atbraukuši, bet tāpat tās būs vismaz kaut kas mūsu zināms darbu saraksts. Tuvu. Ļoti tuvu. Pasaka. Man ir smaidu sajā šeit sagaidīt, redzot jau to celtinā mašīnu. Ručņiku izrāvā ārā. Viss kārtībā, ručņiks strādā. Mums ir, numurzīmes bojājumi. Tuvā gaisma, radzes un 4 šarnīri un tas nevarēs vaļā durvis. Principā ļoti viegls mums ir uzdevums. Principā dažas dienas un mēs būsim gatavi. Perfekti! Happy! Labākais rezultāts, kad varēja sagaidīt, cilvēkiem ļoti patika. Tā, GoPro bija nosauls par nakti, bet pēc skats piedzīvojumi. Šodien jau ir numurs īstais. Dabūju durvis vaļā. Pačkrējos, bet atvēru vaļā. Tā likās forši bija aiztaisīt, bet problēma viss ir šeit. Tur iekšā ir problēma, kāpēc viņš netaisās citu. Tāpēc būs kaut kas jāpapisās. Nē, es saku, es aizmirsu filmēt, bet... Šis ir sataisīts. Šis ir nomainīts. Un mums ir forši tīri apgriezieni. Un arī labi lati. Un smuki turās. Balončiki! Šito izšāva. Tur. Tāpēc bieļiņi.